Ceļojums, kur mēs tagad dosimies, ir mans izgudrojums. Esmu šo autobusu savedis tādā kārtībā, lai uzdrošinātos ar to doties līdz šim garākajā braucienā. O jā, un tas notiek pa īstam. Beidzot! Mans vārds ir Helmuts. Esmu vienīgais šī autobusa šoferis un tā mehāniķis. Vēl es esmu gids, jaunatklājais sajūtu inženieris, organizators, entuziasts, pavadonis, krāsnes kurinātājs, cilvēks orķestris, patriots un dvēseli šai ekspedīcijai, meklējot Kurzemi.
Jā, bet nu es vakar šo to papētīju. Un vispār šai muižai ir sava mājas lapa. Opā. Šai. Bet viņa taču ir neapdzīvota, nekas tur nav. Jā, šobrīd viņa ir neapdzīvota. Var iegādāties. Nu, īsti nē. Nē. Vai braukt palīgā viņu atjaunot? Tur jau ir īpašnieks. Vai tā ir pašvaldība? Nē, nav pašvaldība. Īpašnieks, privātais. Nu, jā. Un viņi aicina brīvprātīgos. Piemēram, vasarā braukt kaut ko padarīt, savu atkalpu ielikt. Aizdzires muiža. Jā, aizdzires muiža.eu. Ļoti laba mājaslapa tur tā. Wow. Nu, tad mēs pieklājīgi aiziesim apskatīsimies. Vidzemē. Lai gan, ja paskatās uz Dzelzos muižu un šito muižu, tad varbūt Dzelzos muižu ir jaudīgāk. Bet nu vieta šeit Abavas senlējā, Kandava, kur sākās. Šeit viss ir drusku aizaudzis, mēs ļoti labi nepārredzam. Bet mēs brauksim vēl pa ceļu, tad tur varēs redzēt tos Abavas senlējas skatus. Jā.
Kura iela tavā ciemā vai pilsētā tavuprāt ir visskaistākā? Un tagad mēs iesim skatīties trešās ēkas spēli, kuru jūs šobrīd neredzat, starp šīm divām ēkām. Ejam, skatāmies! Labs rīts no Drubazām. Abavas Senlija. Ir otrā diena, otrais rīts, kad esam iesākuši. Vakardien startējām no Rīgas. Devāmies meklēt Kurzemi, pa ceļam piestājām, manuprāt, vairākos interesantos objektos. Dunduru zirgi, beidzot redzēju viņus ļoti tuvu un klātienā. Ļoti interesanti. Viņiem tā dzīve tur vedās un sokās. Apstāņām Dieva ausi redzējām. Buses pilskalns. Iesaku aizbraukt apskatīties. Ļoti laba vieta. Ģirts vakarā mūs uzņēma fantastiski. Esmu ļoti pateicīgs Ģirtam par atvērto sirdi. Katru reizi, kad viņam zvana, viņš ir jā, mierīgi. Pat ja viņa vīna sezona vēl nav sākusies, viņš ir jā, atnāc, kaut ko atdomāsim. Un kā viņš vakar mums stāstīja, ka viņam tā sezona nav diezko gara. Tā kā noteikti ir vērts pie viņa atbraukt. Ja jums negaršo vīns, stāsti, ko Ģirts stāsta, jums noteikti garšos. Tas ir wow. Lūk, un tad kopumā vakardien esam veikuši aptuveni 120 kilometrus ar šo superīgo autobusu. Šodien, ja vakardien mums bija vairāk tādi kā apskates objektiņi, piebraucam amerikāniskais termins road trips, latviski grūti ir iztulkot, tad šodien mums jau būs vairāk pārgājienu elementi. Un šodien es sagaidu romantiskus strautiņus, meža biezokņos, varbūt kādu džungļos paslēpušos ūdenskritumiņu. Un dosimies ieraudzīt arī Kurzemes pērli no cita skatu punkta, kas ir Kuldīga, kur turisti parasti nedodās. Apskatīsim tādas vietas, kas nav turisma ceļvežos, bet ja viņas tur būtu, jums arī tos, wow, tās ir jāredz. Būs vārdi, es jau nevaru sagaidīt. Jau gribās jau iedarbināt gaziku, bet vēl kādas 2 stundas te uzkavēsimies. Lai piedzīvojums būtu izdevies, atliek vien ar vēlmi, lai tas tāds būtu. Un šis ir vēstījums visiem tiem, kuri pieteicās un nepievienojās. Jūs daudz ko, nevis zaudējiet, bet palaižiet garām. Jūs jau neko nezaudējiet, vienkārši neiegūstiet. Paši. Jā. Kā tās maustas? Jā. Atsevišķi viņi labāk atdzesīs.
nav bijis, nevar tāpat vienkārši tas nereāli. Pirmais, ko dara, tad galā es ķeršu, viņa galā paškabināsieties. Sanāk, paņem sikstu, apliek sev apkārt, apliek apklāt. No sāla liekam virsū, tikai viens veids, kā var uzlikt, kad neuztraucās. Liek virsū un aizāķiet. Daudz gribas pirms likt paši trīsi, tad viņam smaguma centrs augšā, lai uz kājas neuzskrīt. Pirms paņemām abus galvus, vai pārkāpjam pāri vai kā. Kā liek virsū, tad reiz aizāķiet. Tu man noķersi, jā? Labi. Pats stāv, pats neaug. Jā. Citreiz viņi stāv kopā ar bērziem, bērs izaug ātrāk, bet bērs tas no kokiem, kurš nomāc visus citus kokus, sanāk, ka tad baigi dominējošais ir. Tad bērs vienkārši laicīgi zāģē ārā. Tas skurstenis. Viņš tik skaisti, tur viss tās nevar saprast, kas tas par to. Augšā pašā skatījās, mēs braucām uz domus. Tā divas mājas, tā daudz. Viņš nekājās. Caurums grīdā. Dušā. Ūdens kritums, kuru mēs tikko aplūkojām, es viņu uzgāju pavisam nejauši. Vienkārši gāju garām un dzirdēju kaut kur šļakstās ūdens. Tā kaut kam ir jābūt. Parasti tie ir bebru aizsprosti. Aizgāju, apskatījos, wow, ļoti skaists ūdens kritums.
Esmu pameklējot informāciju, izrādās tas ļoti populārs turisma apskates objekts. Latvijas valsts mežos. Nu, es viņu uzgāju pats, bez priekšā teikšanas. Tas paši. Čau! Piedalos ar Helmutu ekspedīcijā Iepazīsti Kurzemi. Un Helmuts mūs vienkārši vadā pa tik fantastiskām vietām. Un šo ekspedīciju es tik ļoti gaidīju, jo man bija vajadzīgs prāta restarts. Un es zināju, ka Helmuts ir tieši tas, kurš var to panākt, jo viņš pats ir miera iemiesojums, un tās vietas, pa kurām viņš mūs vadā, viņas ir tieši tādas, kādas ir pats Helmuts. Un mēs esam nonākuši tik ļoti pasakainā mežā, es teiktu, kā pasaku mežs, kur tu jūti tādu mieru, un sajūta ir, ka viss mežs ir tikai priekš mums pašiem. Un tā ir tā vieta, kur es tik tiešām vēlējos nonākt, nomierināties, sazemēties, un fantastiski. Paldies Helmutam par to, ko viņš dara, un es tiešām gribētu, lai cilvēki arvien vairāk un vairāk iepazīst Helmutu, iesaistās viņa radītajās aktivitātēs, viņa pārgājienos, jo tas, ko viņš dara, ir svētīgi. Paldies tev, Helmut! Jo tas, ko Helmuts gatavo, viņš taču to rada no sevis, no savām sajūtām, no tā, kāds viņš ir. Jo cilvēks jau rada to, kāds viņš pats ir. Tātad tas ir tas gala produkts. Un jā, Helmuts dalās ar mums, ar to, kāds viņš ir pats. Un man liekas, ka mēs arī esam daļiņa uz tās pašas vibrācijas, jo mēs visi pazīstam Helmutu, un kāds ir tuvāks Helmuta draugs, kāds ir paziņa, bet jebkurā gadījumā, ja mēs visi esam kopā, tas nozīmē, ka mums ir tomēr kaut kāda līdzīga vibrācija. Tā kaut kā labi, super. Mājās. Jā, kur kāds palūkot. Pasaka, labdien! Es ieraugu ir gultiņa. Tu divīti atstāji viņiem uz krēsla. Es neatsauku, tā kā bija. Nu jā, nav vēja, nav mitru, man tur riktīgi tāds piedzīvojums. Fantastisks. Tu jau zvani noskaidrot, kas tur palika? Un tad, jā, var uzkāpt palūkot, kā tas ir. Jā, var. Arī filmās. Nu tad, ja viņi laivo, viņiem kaut kas nav sagājis, viņi ierauga upes malā namiņu. Ja viņš ir aizslēgts, viņi var arī viņu atslēgt un tur nakšņot. Nu šis ir kaut kas tāds tikai Latvijas versijā. To krastu tajā virzienā. Sanāk, iziet ārā no pilsētas, tur kaut kāds mazdārziņu rajoniņš. Nu, un tur ir tāds līkums un nu, tur smuki. Dabas taks.
Tu ar Feniķu precēsies, es domāju, viņš pazīst viņus. Iesim projām, aiztaisīsim. Bijis vairāk tā kā tas oriģinālais. Katrs tas lodziņš ir bijis ar savu tā kā ģērboni. Bet tajā grāmatā, tai pergamentā ir rakstīts, ka to lēni apstiprina un lai lieto kā līdz šim. Tā tad ir bijis vēl vecāks lēnis ar rokas spiedienu. Nu tad, acīm redzot, par vienam ir bijis pavisam maza teritorija, ietekme. Tāds maziņš. Tas sadalītais, jā, tas? Jā, tas maziņais augšā. Labi, apējam godu apli, dodamies tālāk. Apciemojām Turlavas baznīcu. Šis bija ievads no manas puses tam stāstam, ko mēs dosimies klausīties tālāk par brīvajiem ciemiem cauri gadsimtiem. Un neticamais, iespējamais ir tas, ka ir paudze caur šiem gadsimtiem saglabājusies un turpina šo stāstu vēl šobaldien. Mums tur vētra liela posti nodarījusi. Un galvenais, cik gadus, zarus uzgāzi, jā. Šis ir ķūniņciems, un tas ķūniņciems sākās ar šo māju. Šī bija attālāk, saucās Attālmauļas, un tur, kur tās sabrukušās ēkas, tas bija otrs gals. Un pa to starpu kopā šeit bija 13 saimniecības, 13. Katrā bija saimnieki, bet reizēm bija vienā galā vecais saimnieks, otrā tā kā jaunā ģimene jau veidojas. Jo tomēr, jāprecās, tad jau tā kā otrā galā vajadzētu savu. Bet reizēm arī bija tā, ka dalījās, jo ķūniņciems kā tāds vispār sācies ir no Arveģis Švābe, vēsturnieks un jurists raksta, ka no ķīkaļiem, tas vēsturē ir dokumentos tā kā atrodams. Bet, ziniet, gadu gaitā tai valodai jau mainās tie uzsvari, nosaukumi, izruna, pierakstīts vācu valodā kādreiz ir, tagad lasa latviski un tā. Un tie ķīkāļi, lejas ķīkāļi bija šeit, tur, kur tā liepa, un tur arī, šeit, tā arī. Tās grupas tā kā? Jā, šeit, piemēram, bija cietumkroks. Kroks bija katrā nevarētu teikt sāģā, bet ciemā, ja? Un šeit cietumkroks, ar ko viņš to nosaukumu izpelnījās, ar to, kad šeit bija ceļš no Kuldīgas uz Aizputu un tālāk uz Liepāju. Un uz to Liepāju veda šitos vaņģenieks, katordznieks cauri. Un katrā krogā taču tie vedēji piestāja un iedzēra un sasildījās. Un tad šis bija tas cietumkroks saucamais. Tā. Tad iesim iekšā. Tad nebūs jākaujās viņiem abiem, un tad es sīkāk pastāstīšu. Eiropa pārāk attīstītu, mēs, tādi, lai arī lieli cīnītāji un ar vikingiem kāvās un pat uzvarēja kurzemnieki reizēm tos vikings, bet tomēr visu Eiropu, apzinājās. Jāsaprot tā, ka nebija jau tie mūsu senči tādi nezinīši, ka tomēr viņi analizēja un saprata, un viņiem tāpat pienesa ziņas, un ceļotāji jau ceļoja, viņi saprata to situāciju kāda ir. Un ka tomēr mierlīgums, tas ir svarīgāks, ir reizes, kad ir jāslēdz šis mierlīgums, bet ir reizes, kad nevar slēgt, un nevarēja slēgt, piemēram, kad Ulmans noslēdz ar Staļinu, to nevarēja, jo Staļins bija jāpazīst. Bet es domāju, ka kurši bija izpētījuši šo ordeni un arī visu to, kā viņi rīkojās, un ka tomēr, ja slēdz ar viņam līgums, ka tad, ka viņi tur to vārdu. Vismaz tā īsā periodā, kurā dzīvo tā paudze. Jāsaka tā, ka šāds, līgums, vācu ordenis ar latviešiem slēdz ne tikai Kurzemē, bet Latgalē un arī citos novados. Un to sauc par lēņu grāmatu, kad iedod tāds brīvības grāmatas, kad viņi apliecina, ka viņi ir devuši zemi un ka var lietot uz mūžīgiem laikiem ar tiem pašiem mantiniekiem, saviem īstajiem mantiniekiem un tā. Bet ir viens noteikums,
nedrīkst precēties ar zemnieku meitām vai vīriem un tā. Un ko tad izdomāja šie brīvciemi cilvēki? Viņi tagad noskatās. Piemēram, Turlovas pagastā ir 4 ciemi, tādi brīvciemi, kuriem iedeva leņu grāmatas. Tas ir 4 cilvēkiem bija šādas leņu grāmatas, jo deva uz vienu cilvēku. Bet mantoja viss ciems, jo tie ir viņa pēcteči likumīgie. Vēlāk jau Latvijas laikā šeit viens otram tā īsti pat reizēm nebija. Radinieki bija citā ciemā, jo mācītājs skatījās, lai šīs laulības nav par tuvu. Un viņi šeit 4 ciemi un Kuldīgas novadā vēl 3. Turlovā ir tā, šis ir Ķoniņciems, tad bija Pliķu ciems, Ziemeļciems un Kalējciems. Tālāk tur vēl Kuldīgas novadā ir Dragūnciems, Sausgaļu un Viesaugi. Un katrā ciemā pēc būtības bija savs uzvārds. Nu, kur jūs varētu pazīt, tas ir Tontegudu uzvārds. Un Tontegudu uzvārds ir pārsvarā sācies no Pliķu ciema. Un, piemēram, manam vīram krustmāte ir Tontegode. Jūs iedomājaties, viņš ir 1900. Gadu un viņa dzimuši, ja? Tad cik ilgi saglabājās šī radniecība, jo tad, kad Latvija nodibināja neatkarīgu Latviju, tajā laikā vēl ar vienu mēdza precēties šie brīvciemi, centās aprecināt savus bērnus ar citu brīvciemu. Pat Latvijas laikā, kad cilvēks jau bija brīvs, vienalga vēlējās būt šo brīvo cilvēku statusā, ka tā kārta tomēr nāca līdz, ka viņi tā kā augstāk nekā vienkārši zemnieki. Un tas bija svarīgi, kaut kādā ziņā tas bija svarīgi. Un tas bija tāds, tā kā gods. Un ko nozīmē gods? Piemēram, Arvids Švābs savā grāmatā, pirms viņš analizē kuršu ķoniņus, viņš arī raksta, ka latviešiem vispār rokas spiediens savā starpā, tas ir svarīgi bijis. Viņi arī turējuši savu vārdu. Un kāpēc šis ordenis ar ķoniņiem noslēdzot ilgu laiku uzturēja šo kontaktu un uzticējās? Un arī deva tos lēņus, lēnis ir tāda no zemes noteikts gabals, deva šo zemi klāt, tāpēc, ka it sevišķi Ķoniņu ciemam bija diezgan daudz tie lēņi, jo tāpēc, ka uzticējās. Un senos laikos, es jums teikšu tā, ja senos laikos kādam uzticējās, tad viņam uzticējās, jo lietuviešiem pārsvarā un algotņiem nevarēja uzticēties, jo viņi pārdevās, kurš maksāja dārgāk. Un savukārt šie lietuvieši, poļi un zviedri un vācieši īstenībā latvieši arī tā pārāk augstu arī nevērtēja tajā uzticēšanās ziņā, jā, bet viņi latviešus turēja par tādu zemnieku kārtu. Un, piemēram, šeit ir ģērbonis, šis ir peniķu ģērbonis, šis ir heraldiski apstiprināts, bet vecais peniķu ģērbonis arī ir ļoti līdzīgs. Es jums parādīšu, no kā viņš tā kā ir atvasināts. Arī no peniķu ģērboņa, tikai no seniem laikiem. Un, piemēram, Vācu ordenis ļāva lietot šo ģērboni, bet heraldiski neapstiprināja. Tas ir dokumentāli neapstiprināja, bet mēs drīkstējām peniķi lietot mēs. Jā. Es gan esmu tikai ieprecējusies, bet tā kā mana vīra dzimta drīkstēja viņu lietot uz visiem dokumentiem, un viņš bija atzīts. Un tik daudz atzīts, kā Helmuts rādīja baznīcas logā ģērboni rādīja. Ja? Tur 2 ir, no vienas puses ir Kalējciem, no otras puses Ziemeļciem. Ziemeļciem diezgan līdzīgs ir peniķu, tikai viņam trūks šo atribūtiku, teiksim, zobens, pistols un tas karoks. Ķoniņciems bija tā kā šo 7 ciemu starpā vadošais ciems, un uz Ķoniņciem reiz gadā visi brauca un pārunāja savas lietas, tādas derības bērnu starpā, novienojās par kāzām, kuras būs rudenī, un, teiksim tā, dzēra 3 dienas. Bet ko nozīmē dzēra? Tā nebija vienkārša dzeršana. Tas tā kā satiekamies, tā, starp citu, tad parunājam, bet galvenais ir dzeršana. Nē, viņiem bija tā. Pirmā dienā iedzēra, un tad dzērumā izrunāja visas tās nepatīkamās lietas.
tad pārdomāja, un tad nākošā dienā bija katrs tai dzērumā dzirdējis, kas no otram uz sirds, jo tikai tad to var pateikt, kad ir dzērumā, tad nākošā dienā pieņem šos lēmumus. Nu tā, īstenībā, es, kad precējos, man bija tā, es jau nezināju, kas tie peniķi tādi ir, es esmu padomu laika produkts. Un tēvs un tēvs zināja, bet viņš tā nestāstīja. Kaut kā tas padomu laikā vispār vecāki maza bērniem runāja. Kaut kā baidījās, nebaidījās, grūti pat pateikt, kas tas tāds bija. Tas padomu laiks bija tāds nekam nederīgs laiks, jāsaka tā, pēc savas būtības. Ja kādam bija enerģija kaut ko attīstīt, varbūt viņš tai virzienā gāja un kaut ko varēja sasniegt. Bet, ziniet, es savā dzīvē jēgu tos, cik es nodzīvoju padomu laikā tādu pilnvērtīgu dzīvi, tādu apzinātu, nevis pilnvērtīgu, bet apzinātu dzīvi, kaut kāds 8 gadus, kad es domāju, ko es darīšu, ko es gribu sasniegt un tā, pēc skolas. Un man viņš vienalga bija tukšs. Un tad nāca šie atmodas laiki, un tad es saskatīju savu jēgu, un es, kā teikt, vairāk interesējos, bet, jā, manas kāzas arī nebija vienkārši. Arī, kā jāsaka, pa ķoniņu modei, tēvs teica tā, tu ar peniķu precēsies, es domāju, viņš pazīst viņus. Es nezinu, ka, pie mums tāda nav ciemos braukuši tādi peniķi. Nē, viņš teica, tie taču ir kuršu ķoniņi. Bet es to vēsturi tā nepārzināju, un man tas it kā neko neizteica, bet tad, kad mēs, jā, viņš teica, es tev pūrlādu uztaisīju, tā jau pasūtīja, būs, viņš teica, uz kāzām. Jūs tik meklē, ko likt iekšā, es domāju, Dievs, mēs mācējam un pērkam, tur lakatus un šalles, un ko tur likt, ka pūru iekšā, un jā, tiešām kāzās es arī dalīju. Un kāzas bija kultūras namā uz 100 cilvēkiem, riktīgas ķoniņu kāzas. Mēs gan 3 dienas nedzērām 2 tikai, sestdienu un svētdienu, jo pēc tam, kā jau padomu laikā, piekdienu un pirmdienu jāiet darbā ir. Jā, un tam man tā, pēc tam es sāku ļoti intensīvi meklēt un materiāls, un ziniet, tais pirmos gados nemaz nebija tik viegli atrast. Bet man paveicās, kad es satiku vienu cilvēku, kurš man teica, ja es kaut ko pa peniķiem meklēju, lai es pameklēju antikvārā, un viņam bija pazīšanās Rīgā. Un viņš man iedeva telefonu, un es sazvanīju, man paveicās, viņi man piezvana, mums ir grāmata, brauciet pakaļ, un es aizbraucu, un tā trāpījās. Ar šodienas acis skatoties visvērtīgākā grāmata Arveds Švābes, Traumes un avoti. Un pirmajā daļā tur ir pa kuršu ķoniņiem. Un ņemot vērā, ka viņš ir vēsturnieks un ka viņš ir jurists, viņš ļoti skrupulozi izpētīja tos likumus. Un, ziniet, viņš ir pētījis Leņa grāmatas gan hercoga Plettenberga brālim un peniķim salīdzinājis. Un viņš secina, ka viņas ir pilnīgi identiskas tās Leņa grāmatas, tā kā pēc būtības šiem latviešiem peniķiem bija tādas pašas tiesības kā šim Plettenbergim. Bet, kā jūs zinat, vēlāk jau beidzās tie hercoga laika valdīšanas, hercogs jau bija, un tie pārvaldnieki jau bija, hercogs Jēkabs pēc tam nāca, un tā, bet tā lietas būtība bija tāda, ka mainījās politika, mužnieki ņēma virsroku. Vai jūs atceraties to filmu Melnā vēža spīlēs, kāds varbūt ir redzējis? Un tur jau ir tā bēda, ka tas hercogs, visi mužnieki bija pret viņu. Un tad sākās šīs mūžīgās tiesas prāvas, kas saka, ķoniņi vienmēr esot tiesājušies. Kā tu netiesāsies, ja tev liek iet mužas darbos, ja tev ar to mužu nekāda darīšana nav? Mums pat tā pagasts padomu nebija peniķiem nekāda daļa, jo mēs bijām pakļauti pa tiešo kuldīgas komturam. Tālūk. Pilnīgi neticās, ka tā ir stāstījis. Un vēl vairāk neticās. Un kādas tādas, ka tajā laikā tie pūri, jau vairs nebija, bet tomēr bija, jā. Bet ziniet, kas man visvairāk neticās, man vēl šodien neticās, ka es tā iedomājos, mana vīra senči te dzīvo jau no 1000, vecākā Leņa grāmata uz papīra, uz pergamentu, kas ir, no 1400 kaut kāda 30, tur kaut kādu gadu. Es tā domāju, bet tajā grāmatā, tai pergamentā ir rakstīts, ka to lēni apstiprina un lai lieto kā līdz šim. Tā tad ir bijis vēl vecāks lēnis ar rokas spiedienu. Tātad,
kopš vācieši ienāca, un viņa asinis dzīvo šajā ciemā, un nekad nav izbraukuši. Nē, nu vienīgais uz Sibīriju, nu tur aizveda vardarbīgi. Un pēc tam atnāca atpakaļ no Sibīrijas un centās tikt šeit mājā iekšā. Nu, viņiem no sākuma piederēja jau viss tā māja, kad konfiscēja, bet nu, viņi divās istabiņās tika iekšā. Viņi divās istabiņās tika iekšā, jā, un Vīrmātu visus padomju gadus dzīvoja. Nu, mēs, kā apprecējāmies, mēs uz 8 gadiem aizgājām uz Kuldīgu. Bet tad, kad devu mājas atpakaļ, jo, nu, es jums teikšu tā, šausmīgi grūti dzīvot kolhozā, centrā jau grūti dzīvot, bet šeit pa tiem dzīvokļiem lika cilvēkus, kas nederēja centrā. Bet tā māja man bija mīļa vienmēr, es šeit, kad atbraucu, es neredzēju tās mēslu kaudzes te bija bijuši, nebijuši, bet es redzēju to, kaut kā iemīlējos tajā vietā. Kā jūs iepazināties? Un iepazināmies mēs kultūras namā. Es pabeidzu skolu Rīgas 64. vidusskolu ar teātra novirzienu, un ko nu tālāk darīs, un aizgāju uz Kuldīgu atpakaļ, jo es pat no Kuldīgas esmu. Un man piedāvāja kultūras namā strādāt pa mākslinieckās daļas vadītāju. Jā, stāstat par kurša ķoniņiem visiem, ka ir bijusi tāda brīva latvieši, ka nav vergu tauta. Jā, mēs esam sākuši atrast Kurzemi, Kurzemes identitāti. Šis noteikti ļoti precīzi iezīmē Kurzemes identitāti. To būs jāgreiz, man liekas. Identitāti, kurši ķoniņi, brīvie ciemi, varens stāsts. Stāsts, ar ko Latvijā lepoties. Šis manā pasaulē bija tā izveidojies, nevar izskaidrot no kurienes stereotips, ka Kurzemē varbūt ienācējus nemaz tik laipni neuzņem pretī, bet cik es esmu viesojies Kurzemē, pilnīgi apgāds stereotips, mīts, ļoti pretīm nākoši, ļoti atsaucīgi cilvēki. Un jūtos ļoti pateicīgs par šo iespēju būt simboliski pazīstamam ar šo stāstu, ar šiem cilvēkiem. Un, esmu kļuvis bagātāks. Tāpat arī mūsu ceļu biedri. Pilnīgi noteikti. Argo! Tik priecīgs sunīti. Bet tur tas skats ir foršs. Te baigās saknes šitam būtu. Vero ir jauna manta. Oi.
Es izstājos. Akmens ola. Labrīt, ir 3. rīts, meklējot Kurzemi. Nakšņojām pie Cieceres upes. Neplānoti, bet sanāk, ka mēs viņu arī atradām, atklājām. Lieldienu rīts, krāsot solas, olu kaujas. Nu, tagad esam gatavi doties tālāk. Pirmais apskates objekts ir mums ūdens skatu tornis. Ūdens skatu torni, diemžēl, mēs apskatījāmies tikai un vienīgi tāpat kā tu šobrīd skatītāji, no drona kadriem, jo ūdens tornī mēs netikām iekšā. Amizants tas aizputas iedzīvotāju humors. Rakstīts, lai apskatītu ūdens torni, zvanīt pa norādīto telefonu numuru, bet tur, kur būtu jābūt rakstītam telefonu numuram, ir atstāts, tukšums. Nav telefona numura. Tā kā, ūdens torni mēs apskatījāmies no ārpuses un drona kadriem. Bet turpinājumā, kamēr es turpinu apjūsmot iespējams šajā pilsētā viskaistāko ielu, piedāvāju jums apskatīties dažus kadrus no Barona kapenēm savai mīļotai dāmai. Jā, tur mēs braucam kaut ko, mēģinam safučēt kaut kādas. Dāvai. Kāds ir kadrs, kas zina, kad vēl Gazīgs atgriezīsies Liepājā. Nē, nevar zināt. Tas būs safučēts. Bet, jā. Tāpēc pasūtījuma prasīs tev.
Vajag kāds manis. Skrunda, Kazdanga, Aizpute, Liepāja, Ziemupe. Ziemupe ir vieta, kur ir pelnījusi asfaltu. Esam Ziemupē apciemot Daigu un Dainu, kas, manuprāt, ir ļoti tuvu Ziemupes dvēseles statusam. Manuprāt, protams, viņas nav vienīgās, un to aktīvo cilvēku šeit ir ļoti daudz, un tas man Ziemupē ļoti patīk. Nesautīgi, entuziastiski, ar atvērtu sirdi uzņem ceļabiedrus un rīko fantastiskus pasākumus šeit pat Ziemupē. Un nevelti Instagramā ir meklējot vietu, tad Ziemupe paradīze zemes virsū. Un tad mēs esam. Ļoti vēlos izcelt dalībnieku ar vislielāko dvēseli, jo tāda ir tikai vienam no mums īpašais ceļabiedrs Ferro. Ferro ir ļoti īpašs sabiedrotais, kam piemīt arī ļoti izteiktas cilvēciskuma iezīmes. Ar nenogurdināmu deksmi Ferro vienmēr ir gatavs doties līdzi jebkurā piedzīvojumā. Labs sargs, uzticams ceļabiedrs, mīlulis un īpašs draugs visiem, kurus uzskata par savējiem. Ferro pilnīgi noteikti pats sevi arī uzskata par pilntiesīgu ekspedīcijas dalībnieku, un tādēļ vienmēr rada īpašu atmosfēru mūsu kompānijā.